Lūdzu, vārds Edgaram Engīzeram. Aplausi. Jā. Labdien! Es ceru, ka tas laika rāms ir palicis tas pats, kas iepriekš tika pieteikts. Un es saprotu, ka es esmu pēdējais šķērslis starp šīs konferences oficiālo un neoficiālo daļu. Bet es tomēr centīšos jūs kaut kādā veidā varbūt tās izklēdēt, varbūt tās ievadīt kaut kādos secinājumos, ko es esmu labu laiku atpakaļ viens citu pētījumu tieši ar jūrmalu vai kurortiem nesaistītu, bet tādu plašāku pētījumu ietvaros, aplūkojot arī tieši Latvijas kurorts kopumā. Un jūrmala, manuprāt, ir faktiski neatraujama no kurortiem, līdz ar to es ceru, ka daļa, ko es stāstīšu par Latvijas kurortiem un viņu pārvaldību un problēmām un izaicinājumiem un mantojumu, kas ir no tā laika saglabājies, varbūt liksies jums arī relevanti šai konferencē. Es gribētu pateikt paldies zināmā mērā arī iepriekš runātājiem, jo dažas ļoti būtiskas lietas arī ieskanējās iepriekš, un es varbūt tās tādu piezīmēšu pavisam īsi, kur ļoti būtisks jautājums ir cena, attālums, par ko arī es nedaudz pieminēšu, un varētu teikt pieejamība, kur arī manis aplūkotajā laika periodā, lai arī tās attēls, kas šobrīd jums ir acu priekšā, iespējams viens no populārākajiem jūrmalas attēliem tādā globālajā tīmeklī, pasaules pat varbūt mērogā rāda vienu ainu, tad varbūt tās skrienot notikumiem pa priekšu, atzīšu, ka visā padomju laikā jūrmalas kurorti un vispār kurorti Latvijā ļoti cīnījās ar apmeklētāju trūkumu. Un tas bija arī viens no tādiem ļoti būtiskiem izaicinājumiem. Bet otrs, iepriekš pieminētais aspekts, ko es gribētu varbūt tās arī izcelt vairāk, ir jautājums, kā mēs vispār skatāmies uz kurortiem, kāda ir viņu funkcija, kāds ir viņu mērķis. Jo RAU šajā laika periodā, ko es aplūkoju, tā funkcija un tas mērķis ir pilnīgi savādāks. Un, ja mēs skatāmies, kā kurorti attīstās, kā kurvietas attīstās, ko iepriekš ļoti labi parādīja, arī pēc būtības mēs runājam par tādām klasiskām kapitalistiskām attiecībām, kur cilvēki izvēlās pavadīt savu brīvo laiku un atstāt savu naudu. Ja mēs skatāmies uz laika periodu, ko es aplūkošu, tur nav ne kapitalistisko attiecību, ne arī īsta vēlmes pavadīt laiku jūrmalā vai atstāt naudu savu jūrmalā, jo RAU padomju laikā ceļošana un tas, ko šobrīd varētu saukt par turismu, lielā mērā arī ir plānots un ir saistīts ar ceļazīmju sadali, attiecīgi cilvēki brauc uz turienu, uz kurienu viņi var aizbraukt, neskatoties uz to, kur viņi gribētu aizbraukt. Un tas arī ir viens no tādiem ļoti būtiskiem atslēgas momentiem, jo ir viens no mītiem, daļai īstenībā arī patiesa, ka jūrmala bija ļoti nozīmīga kurortu mērķa vieta visā Padomju Savienībā. Tajā pašā laikā ļoti bieži tiek piemirsts vai noklusēts, ka, protams, Melnās jūras kurorti bija ārpus konkurences, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, un ņemot vērā arī to, ka neskatoties uz to, ka mēs Padomju Savienību skatāmies kā uz ļoti lielu valstu ar ļoti lielu jūras robežu, tad šādu vietu, kur pie jūras normāli cilvēki, ja tā drīkst izteikties, varētu tikt klāt un atpūsties, bija ļoti maz. Un neskatoties uz to, ka jūrmala un Latvijas kurortu vide, ne tikai jūrmala, bet kopumā ir salīdzinoši tālu uz ziemeļiem, tas arī ir viens no lielajiem izaicinājumiem visā laika periodā, tad vismaz vasarās šis ir diezgan patīkams galamērķis priekš padomju tautas. Kāpēc 60. gads? Šķiet, ka tas varētu būt saistīts ar jūrmalas izveidi tikko un lielām reformām Latvijas Padomju Socialistiskajā republikā, bet īsti nē. 60. gads ir saistīts ar daudz plašākām reformām tieši kurortu pārvaldes ziņā. Un šeit ir tā nākamā lielā konceptuālā atšķirība, kas tad vispār ir kurorts.
ja mēs klasiski skatāmies, ka kurorts kā vieta, kur tiek uzlabota veselība, ko tas vārds pēc būtības arī nozīmē, tad līdz 60. gadam padomju Latvijā kurorti bija pakļauti veselības ministrijai. Un kā veselības aprūpes, laikam jāsaka, terciālā daļa, prioritāšu secībā, salīdzinoši zēmu pozicionēta, ņemot vērā pēckaru veselības aprūpes izaicinājums, ne tikai Latvijā, bet visā Padomju Savienībā, kurortu pārvaldība bija atstāta ārpus pienācīgas uzmanības un lielā mērā stagnēja. Līdz ar to 60. gadā tika pieņemts lēmums visā Padomju Savienībā kurortus nodot arotbiedrībām. Un faktiski ar šo kurorti transformējās no veselības aprūpes iestādes vietas par atpūtas vietu un iestādi un struktūru. Tāpēc 60. gads. 92. gads savukārt pats pēdējais slaids, es pamanīju, ka man pietiekami depresīvi, tas ir laiks, kad ir tikko nodibināta Latvijas valsts. Droši vien, ka man pietrūks laika iziet detaļās, tajā momentā pateikšu uzreiz, ka 92. gads ir faktiski laiks, kad tiek transformēta kurortu pārvalde neatkarīgās Latvijas institūcijām, iestādēm, firma Latvijas kurorti tiek izveidota, bet tās beigas, kas ir tiešām ļoti depresīvas, lielā mērā ir saistītas ar to, ka es gribētu teikt, ka ir beigusies nevis kurortu, tā teikt, zelta laiks, bet tieši šī funkcionālā īpatnība padomju laikā, padomju Savienības sistēmā, kur kurorts pildīja nevis veselības aprūpes uzdevumus, bet, es teiktu, pildīja tādu sabiedrības kontrolas mehānismu funkciju. Es neizklēdēšos ar ļoti daudziem spilgtiem attēliem. Daži prezentācijās būs, es uz priekšu iešu arī nedaudz raitāk. Šis 60. gads ir laiks, kad kurortu pārvalde tiek nodota arotbiedrībām. Tas ir tas pats laiks, kad tiek pārskatītas arī arotbiedrību plašākas funkcijas. Un es tikai nosaukšu dažas atsevišķās, lai radītu tādu plašāku priekšstatu par to, kādā sistēmā tad šī kurortu vadība bija nonākusi. Jo arotbiedrībām līdztekus ar jautājums, cik lielā mērā mēs vispār varam runāt par darba ļaužu tiesību aizsardzību Padomju Savienībā, tādā klasisku arotbiedrību funkciju ietvaros. Visticamākais jau, ka īsti nē, bet šajā laikā tiek papildus uzlikti jauni pienākumi sabiedrības ideoloģiskajā izglītošanā, ievadīšanā, kas bija saistīts ne tikai ar darba laika un darba apstākļu organizatoriskajiem jautājumiem, bet arī ar brīvā laika pavadīšanu. Un šeit varbūt tās var atcerēties to seno līdzību, ka, ja tu nevari kaut ko kontrolēt, tad uzņemies vadību, un attiecīgi ņemot vērā, ka Padomju Savienībā, konkrēti runājot arī par Latviju, bija lieli izaicinājumi, lielas problēmas ar to, kā kontrolēt to, ko cilvēki dara ārpus skolas, ārpus darba, savā brīvajā laikā, tad ļoti liels akcents tika likts uz brīvā laika organizēšanu. Un tieši ar šo 60. gadu sarkanie stūrīši visas bibliotēkas tiek nodotas arotbiedrībām, publiskās bibliotēkas, publiskie kultūras nami, attiecīgi ar šiem kultūras namiem saistītie pasākumu organizēšanas, deju, dziesmu, kopas, rokdarba pulciņi. Faktiski visa amatieru darbība tiek vadīta caur arotbiedrībām, pionieru nometnes. Tiek organizētas komunistiskās vasaras universitātes atsevišķās arotbiedrībās, amatieru sporta klubi, Daugava, Vārpa, tie populārākie, par kuriem mēs visi zinām, bet ka tie ieņēma lomu šajā sistēmā, dzīvokļu sadale, algu jautājums. Un faktiski no tādiem tīriem sausiem skaitļiem var redzēt, ka uz 60. gadu, atgriežoties atpakaļ pie kurortiem, 28 sanatorijas, 6 turismu bāzes Latvijā ir nodots arotbiedrību rokās. Runājot par
par plašāko sistēmu, šis varbūt tās ir tāds mazāk interesantais slaids, pavisam īsāk, iebaldojas, atzīmē to vietu, kur arotbiedrības atrodas varas hierarhijā, izdalot, varbūt ar nepelnītu atsevišķu VDK kā to pātagas mehānismu, ja mēs runājam tieši par sabiedrības kontroli, bet runājot par sabiedrības kontroli okupācijas laikā, mēs lielākoties runājam tieši par šīm pātagām. Mēs runājam par represīvajiem mehānismiem, mēs nerunājam par burkāniem, mēs nerunājam par labumiem, caur kuru pieejamību sabiedrība tika kontrolēta varbūt pat efektīvāk nekā ar draudu palīdzību. Un šie visi nosacītie burkāni kā reiz koncentrējās arī arotbiedrību vadības rokās. Un varas hierarhijā arotbiedrības ieņēma tādu pašu lomu kā ministru padome un komjaunatne. Attiecīgi nākamais vadības līmenis zem Komunistiskās partijas centrāla komitejas. Un arī lēmumu pieņemšanā arotbiedrības veidoja šo tandēmu ar valdību kā līdztiesīgs partneris vai teiksim, papildinātais un komjaunatne. Ja mēs runājam tieši par kurortu pārvaldi, arī tāda neliela struktūra schēmiņa, kas ir nedaudz izņēmums stāvoklis, jo kurorti tiek padoti ne tikai Latvijas arotbiedrībām, centrālajai republikāniskajai padomē, bet arī tiek saglabāta dubulta saikne ar Maskavu, ar Vissavienības arotbiedrību centrālo padomu un attiecīgi Vissavienības jau kurortu pārvaldi. Bet droši vien, ka tas būtiskākais un interesantākais jums varētu būt saistīts ar šiem izaicinājumiem, ar to reāli, kā ikdienā šī sabiedrības kontrole tiek īstenota, vai varētu teikt, varbūt precīzāk un godīgāk tiek plānoti īstenot, un kas ir tie iemesli, kāpēc līdz galam tas nenotiek. Jo runājot par šo kurortu lomu sabiedrības indoktrinācijas, ideoloģiskās izglītošanas, tā teikt, padomju patriotiskās audzināšanas garā, var uzreiz atklāt, ka plāni ir lieli, loma ir piešķirta ļoti liela, bet sistēma slimo ar visām padomju sistēmai raksturīgajām īpatnībām un īsti efektīva nav. Faktiski mēs varam redzēt, ka kurortu vadība to ļoti labi apzinājās, ikgadējās atskaitēs, problēmas tiek uzskaitīts viena pēc otras, gadu no gada nekas nemainās. Attiecīgi, ja mēs runājam par šīm problēmām, tieši Vissavienības padotība bija viena no, jo republikas vadībai bija salīdzinoši nelielas iespējas ietekmēt un pieņemt lēmumus, var redzēt ļoti plašās problēmas personāla lokā. Jo neskatoties uz to, ka kurorti tiek atzīti kā ļoti nozīmīgs izglītojošs un tāds indoktrināls faktors, tad salīdzinoši zemais atalgojums personālam, salīdzinoši, un šeit man likās ļoti interesanti, lielais attālums no Rīgas radīja apstākļus, kad personāls nebija īsti gatavs pildīt šo viņiem uzlikto funkciju. Un mēs varam redzēt formālismus, nolaidību, paviršību darbu izpildē, kā tādus ļoti klasiskus pārkāpumus, kas tajā laikā tiek izdarīti. Medicīniskais personāls visos šajos sanatorijās, visās šajās veselības uzlabošanas iestādēs īstenībā ir zemāk kvalificēts nekā citās poliklinikās. Kārtu zemāk par pilsētu poliklinikām, varbūt 2 kārtas zemāk par nozaru, sevišķi, ja mēs runājam par iekšlietu ministrijas, aizsardzības resoru, veselības iestādēm, un ņemot vērā, ka Jūrmalā ir diezgan daudz arī šādas resoru poliklīnikas pieejamas, tad ir ļoti liela personāla plūsma. Attiecīgi, tas, kas notiek šajā arotbiedrību padoto kurortu ietvaros, no medicīniskā puses skatoties īsti nepiesaista cilvēks, un attiecīgi šī veselības uzlabošana funkcija ir zaudēta. Ja mēs runājam par kultūras, šo atpūtas organizēšanas funkciju, tad arī mēs varam skatīties
pasākumu plānošana, pasākumu repertuārs, kā tiek pieskaņots, bibliotēkas, kā tiek veidots, tie paši lasītāju klubi, piemēram, kas pastāv arī kurortos, ko cenšas veidot, īsti nesekmīgi, jo atpūtnieki mainās, īsti nesekmīgi, tāpēc, ka cilvēki atbraucot uz kurortu ir ieplānojuši atpūsties, nevis klausīties lekciju par lielo Tēvijas karu. Un lielais Tēvijas karš, sevišķi ap 75. gadu, dažus gadus pirms, dažus gadus pēc, ir ļoti milzīgs tāds virzulis vispār ideoloģiskajai indoktrinācijai, ņemot vērā šo 30 gadu jubileju. Tiek piesaistīti veterāni, lai rīkotu ekskursijas atpūtniekiem pa karam nozīmīgām vietām. Izrādās, ka lielākā daļa no veterāniem ir ļoti struntīgi ekskursiju vadītāji. Izrādās, ka tiek piesaistīti studenti. Tiek piesaistīti studenti no Fizkultūras institūta un no Civilās aviācijas institūta. Izrādās, ka arī viņi nezin pat šo lielā Tēvijas kara vēsturi, un līdz ar to arī tīri pakalpojumu kvalitāte ir salīdzinoši neliela. Ja mēs skatāmies, ko tad centās caur šo kultūras programmu iedzīvināt, tad izdalīšu tikai varbūt tādus atsevišķus aspektus, starptautiskās situācijas pārunāšana, PSKP vadošās lomas pārunāšana, tautu draudzība, miera programma, vēsturisko notikumu izklāsts, un problēmas bija gan ar tiem, kas centās šos pasākumus vadīt, jau manas uzskaitītās, pieskaitot vēl zakšanu virtuvē un gaļas nepielikšanu kotletē, cik tam bija triviāla nozīme, un alkoholismu darbinieku starpā. Ja mēs skatāmies uz viesu skaitu, ko es jau pieminēju, arī viens no šo traģisko beigu elementiem visai šai kontrolas sistēmai ir 80. gadu beigas, 88. gads, kad Maskavā arotbiedrības sarāja attiecības ar kompartiju, ņemot vērā Gorbačova perestroikas virzību, un līdz ar to arī sāsinās attiecības Latvijas kurortu pārvaldei ar Maskavu un apscīkst atpūtnieku plūsmu. Faktiski nākamajā dienā pēc 4. māja deklarācijas pieņemšanas no Padomju Savienības nākamā gada laikā atbrauc faktiski 0 atpūtnieku, kas rada ļoti liels problēmas arī visai kurortu sistēmai, protams. Viens no lieliem jautājumiem ir, ņemot vērā, ka kurorts ir vieta, kur saplūst cilvēki, vai ir bijusi kāda VDK spalvaina roka, īpaši interese par šādu veidu iestādēm, un mans skarbais secinājums būtu, ka īsti nē. Ņemot vērā tieši šo arotbiedrību augsto lomu padomju sistēmas varas hierarhijā, formāli viņas tika labi pašas par sevi. Neformāli varbūt tas ir drusku savādāk. Un viens no tādiem drusku savādāk šiem iemesliem ir Aleksandrs Šeļepins, Vissavienības arotbiedrību vadītājs attiecīgā laika posmā, bijušais VDK vadītājs, persona, kas centās kas veiksmīgi nomet Nikitu Hruščovu no amata, kas cīnījās par augstāko varu Padomju Savienībā, zaudēja šajā cīņā, bet tieši šis arotbiedrību vadītāja krēsls viņam tā teikt tika atvēlēts. Līdz ar to jautājums par arotbiedrībām, kā bijušo kompartijas aktīvu vai bijušo VDK aktīvu viena no darba vietām sistēmā turpmāk ir ļoti aktuāls. Jautājums, vai ir bijušie šajā sistēmā, ir viedoklis, ka nē. Jautājums, tuvojoties jau beigām par atmodas laiku. Un runājot par arotbiedrībām, tāds spilgtākais piemērs iespējams ir Polijas solidaritātes kustība, kur arotbiedrības tieši faktiski iznes visu šo neatkarības kustību saviem pleciem. Latvijā tā īsti nenotiek. Un ja viens ir šis manis minētais attiecības sarāvums Maskavā jau starp arotbiedrībām un kompartiju. Otrs ir 88. gadā Latvijas arotbiedrība padome izsaka atbalstu Tautas frontes veidošanai, bet tajā laikā, kad Tautas fronte jau 89. gada 2. kongresā pauž virzību uz valstiskās neatkarības
atgūšanu, tad faktiski šis atbalsts arī pazūd. Ņemot vērā to, ka arotbiedrībām, sevišķai kurortu pārvaldei, ir šī dubultā pakļautība caur Latvijas varas iestādēm un caur Maskavas, caur centrālajām Vissavienības turismu un kurortu organizēšanas iestādēm, attiecīgi kurortu administrācija un arotbiedrības kļūst par vienu no tādiem klusiem padomju varas atbalstītājiem tādā veidā, ka tas ir tas instruments, kas atnes šos turistus, atnes šos atpūtniekus, ņemot vērā to plānveida sistēmas īpatnību, ko es minēju pašā iesākumā, attiecīgi tās beigas, kas arī mūsu tādā mitoloģijā ir iegājušas kā diezgan dramatisks laika periods, traģisks laika periods, ņemot vērā arī šo mantojumu un izaicinājumus, ko tad darīt ar šo kurortu sistēmu, kas Padomju Savienības laikā tika radīta plānveida menedžmenta funkcijām, tagad tā menedžmenta vairs nepastāv, tad es gribētu teikt, ka varbūt šis ir mans paša uzņemts attēls gadus varbūt 10 atpakaļ gandrīz, tad attiecīgi es teiktu, ka sabruka varbūt nevis kurortu pārvalde, nevis kurortu šis zelta laiks, bet, kā jūs teicu, šī funkcija indoktrinēt, veidot sabiedrību un būt par vienu no burkāniem, kā padarīt cilvēks paklausīgākus padomju sistēmai. Paldies!